Izpūtēs zem. Uzmanību startam. Šobrīd un nepiesies skats. Kā jau teicu, šie motori ir viena no klusākajiem, un tas ir noteikti iemeslu dēļ. Nikita Līts ar 71. starta numuru. Izdevīgākajā starta pozīcijā, un viņš arī to liek lietā, un šobrīd izraujas priekšplānā. Un aiz viņa seko divi braucēji no Krievijas. Aleksejs Bičkovs, 18. numurs, un Arkams Nikītins ar 45. numuru. Un turpat uz pēdām Rejo Kasnapu no Igaunijas ar 96. numuru. Iepriekšējā braucienā viņam bija pārliecinoši 4. vieta no 4 iespējamām, tomēr uz beigām Rejo Kasnapu mēģināja tā kā apstrīdēt Krievijas braucēju tiesības, kā vienkārši viņu atstāt aizmugurē, un izskatās, kā arī tagad kaut kas līdzīgs notiks, tātad duelis par top 3. Tad Arķotis Gigina un Rejo Kasnapu. Kasnapu paliek ārmalā, ātrums joprojām ir pietiekams. Varbūt kaut kas nebija gluži labi pirmajā braucienā ar laivu, un šobrīd Kasnapu cenšas apsteigt. Kasnapu ir priekšā nošķērsot trajektoriju un izspiež. Tomēr tātad Nikitins ir spiests vienkārši ieņemt ārējo trajektoriju, un līdz ar to paliek aiz Rejo Kasnapu. So it was overtaking maneuver by the Rejo Kasnapu. Beautifully executed, and now he is the top 3 in this heat. Un tātad top 3, jā. Rejo Kasnapu turpina braukt, un Arkams Nikitins paliek 4. vietā. Reku mums arī Noāzes Šķirsts ir ieradies ar ziloņiem. Labi, tos nelaidīsim tuvāk sacensību norises vietā. Es domāju, ka tas visiem šeit ir zināms, ka nevar iekšezarā braukt tālāk par atzīmētajām laivām. Un sacensības tikā turpinās. Nikita Līts pārliecinoši priekšā, viņam seko Aleksejs Bičkovs, un tālāk Rejo Kasnapu, kuram izdevās ļoti elegants tādā sēnā sportiskā garā, pilnībā izmantojot situāciju, un vēl sakustojot trajektorijas, tad arī apsteigt Arķom Nikitinu. Jā, protams, ir milzīgs kārdinājums mēģināt to peldošu plostu paskatīties uz ātrumlaivu sacensībām. Tomēr tas ir jādara drošā attālumā. Mēs ceram, ka tas tā arī notiek. Protams, no šejienes ir grūti novērtēt attālumu, cik tālu tas ir. Bet izskatās, ka viss ir kārtībā, sacensības turpinās, brauciens turpinās, un Nikita Līts šobrīd vadībā. Un atgādinu uzreiz, ka nākamais brauciens atkal būs Eiropas čempionāta iespētē. S550 klase, otrais brauciens. So the next week will be for the class in the European Championship, class S550. So be prepared for that. Просим приготовиться участников Европейского чемпионата класса S550. Следующий заезд будет ваш.
šo rāmo sistemātisko braukšanu, protams, var rasties jautājums, kāda jēga, kad piedalīties sacensībās, ja tavā klasē ir tikai 3-4 konkurenti, kur piedalām ir par tevi vājāk. Bet šis patiesībā ir vienlaikus arī treniņš nopietnākiem posmiem, nopietnākām sacensībām, jo ātruma laivām sarīko treniņš nemaz nav tik vienkārši. Tas, protams, arī kaut ko maksā, protams, arī cilvēku laiku, tehniku no degvielu un visu pārējo. Un šie sportisti visi kā viens piedalās arī sacensībās ārpus Latvijas. Līdz ar to Alūksnes ezers viņiem ir lieliska treniņu vieta sacīkšu režīmā. Piemēram, ja gribas tur aizbraukt piemēram, uz Poliju, piedalīties tādā Polijas posmā, tad šis ir ļoti labs variants. Tieši tāpat kā, ja ir nodoms sacensties, piemēram, ātrumlaivu sacensībās Igaunijā, tad arī šeit var labi satrenēties. Tā kā, varam teikt, ka tas ir arī tātad treniņš sacīkšu režīmā.
pietiekam daudz apli ir jānobrauc šajā braucienā, līdz ar to pietiek laiks un attālums, lai pietiek laika un attālums, lai Jāpierod jau ir. Paliekīt līdz savā viedalībā šķērso finiša līniju Formulas 2 otrajā braucienā.